Artur, čau, video no šodienas treniņa. Un tā tad iziesim cauri lietām, ko mēs darījām. Treniņš bija labs, konkrēts, produktīvs. Un tev tagad atliek tikai to darīt, ko es teicu. Tad vispirms divas lietas atgādināšu, ko tu neklausi treneru padomu. Jā, es tev tomēr iesaku stāvēt nedaudz platāk un ar kreiso pēdu nedaudz izvērstāku. Jā, tev vienkārši pašam būs bišķi vieglāk. Bet gal galā tev jāspēlē ir, un ja tu tā galīgi nejūties komfortabli, tad mans pēc nedara to. Otra lieta, otrs padoms, tev vajag domāt par garākām nojām, jā, jo video pa kreisi, kas skatos, tad izstāsta, ka tās nojas ir pa īsu. Jā, nu un tagad galvenais, ko mēs trenējām, tātad tu joprojām sit lielu slaisu, jā, ļoti lielu slaisu principā, un tev ir, ko nozīmē īstenībā slaisu? Slaisu nozīmē, ka nojas lāpstiņa impaktā ir ļoti atvērta pret nojas ceļu. Jā, tad šīs divas līnijas nesakrīt. Līnija, pa kuru kustās nūja, un nūjas lāpsti atvērums vai aizvērums. Jā. Un tādā gadījumā nūjas lāpsti ir atvērta pret ceļu, pa kuru nūja kustās. Jā, un tad pirmais, kas mums ir jāizdara, jā, mums ir jādabuna tā lāpstiņa nedaudz labākā stāvoklī. Un tev viņa impaktā ir atvērta, jo tev viņa backswingā ir pārāk atvērta. Jā, ja skatāmies šeit pašu leju pēc sākumu, nu, tas arī principā tas pats, kas backswingā. Jā, tā lāpstiņa tev ir nedaudz pārāk skatās uz leju. Viņa ir pārāk atvērta. Jā, viņai būtu jābūt vairāk paralēli šai te kreisajai rokai. Un iemesls, kāpēc viņa ir atvērta, jā, tāpēc, ka tev kreisais vrists ir pārāk saliekts. Jā. Un kreisais vrists ir absolūti vienādības zīme ar nojas lāpstiņu golfa vezienā. Jā, tas ir viens un tas pats. Jā, un tu vari pamēģināt vienkārši saliekt kreiso vristu, paņemot noju rokās, un lāpstiņa atverās vaļā. Jā. Lāpstiņa ir pārāk vaļā. Un ar tādu lāpstiņu, at the top un tādu pozīciju, tev nekas cits, tev nav citu variantu, kā nākt ļoti over the top, vai kaut kā izmisīgi mēģināt dabūt to bumbiņu tur, kur tu gribi. Jā, jo tu mēģini nākt no iekšas ar to klapfeisu, jā, tad tu visu laiku sitīs pa labu un tev tas ļoti ātri apniks. Jā, tāpēc no sākuma jāmēģina dabūt lāpstiņa, square vai nedaudz ciet backswingā, un tad tev smadzenes pašas sāks izstrādāt pareizo downswing kustību, jo tas, kas pirmais var notikt pie tava downswinga ar labāku lāpstiņas pozīciju, tu vari sākt sist ļoti pa kreisi, kas atgriezīs tev distanci, kas būs patīkamāk, tu sitīs tālāk, jā, bet tev nāksies smadzenēm kaut kā izstrādāt tev, kā man ar tur uzsist taisni. Jā, un tu sāks vairāk nākt no iekšas. Un rekuru lieliski tev, lieliski sanāk, šeit mēs uzlikām tu dzelteno palīgu rīku, jā, tā viltīgi, jā, un šeit tev lieliski sanāk turēt to kreiso vristu vairāk flat backswingā, un līdz ar to pilnībā mainās nojas lāpstiņa visu cauri atvēzienam. Jā, tātad šeit nedaudz vairāk aizvērta, jā, nestās tik ļoti uz augšu, un galvenais at the top, redzi, jā, visas līnijas ir vairāk paralēlas, jā, nu ir kreisā roka, lāpstiņa, nojas kāds, jā, ļoti labi, un reku vrists salīdzinoši, redzi, lai gan tev liekas, ka tu tur viņu lauz ārā uz otru pusi, jā, bet viņš tev īstenībā ir taisns, jā, kur tur viņš pa kreisi ir saliekts. Nu, ot, un kā arī mēs to novērējam, tu sāk nedaudz sist pa kreisi, jo tu tāpatās, protams, nāc pagaidām over the top, jā, bet tu sāk sist pa kreisi un distance sāk atgriezties, jā, un tagad tev vienkārši jāturpina, mums nākamajā treniņā un jāmēģina dabūt tas nojas ceļš nedaudz vairāk inside. Jā, tas pa pilno svingu ļoti acīm redzam un ļoti skaidri, es domāju. Nu, un pa čīpu mēs pavisam nedaudz pieskārāmies, jā, tā tad... Reku pa labi ir tas, kā tu to darīji, liela starpība, milzīga starpība mēs šeit neredzēsim, jo līdz galam tu neizdarīji tev, ko es gribēju, bet, nu, bišķi labāk ir. Jā, tātad pleciem jābūt mazāk sagāstiem setupā. Jā, un tas arī tev nedaudz šeit ir izdevies. Jā, labam plecam nav jābūt tik zem un rokām nav jābūt tik ļoti pie kreisās kājas. Jā. Bet tad es tev stāstīju par šo te punktu, jā, krūškurvi, šite te mēs iedomājamies, ka te ir tāds nu, kur pogas ir, jā, šis te punkts, tām obligāti setupā jāskatās priekšā bumbai. Jā, tā kā tev šeit ir. Jā, un pēc tam tu nevis gāzies atpakaļ, tā kā tu šita te dari ar labo plecu, tā kā lien apakšā bumbai. Ja viņš labais plecs paliek ļoti zem un kreisis plecs ļoti augstu, bet tu mēģini dabūt plecus bišķīt vienādāk. Jā, labo plecu nedaudz vairāk pāri. Jā, tas ir daudz pareizāk. Jā, un pēda nav jāatrauj. Jā, labā obligāti. Jā, mēs mēģinājām turēt pie zemes, tad to sāk sanākt labāk. Jā, tad šeit man labāk patīk, tad nedaudz setups vairāk krūškuras ir uz priekšu, nedaudz pleci atvērts stājā un griežam labo pleci vairāk pāri. Jā, un tam vajadzētu uzlabot, dabūt to kontaktu vairāk tieši bumbā iekšā un zemē, nevis pa pieri, teiksim, jeb pirms bumbas pa zemi. Jā, hop. Tā kā tā, ļoti labi, tiekamies nākamreiz. Čau!